Vai drīkst bērniem ļaut skatīties multfilmas? Drīkst, bet kādas un cik daudz un kādos apstākļos. Tad mēs varam noņemt atbildību no sevis, no audzināšanas. Mēs viņam varam pielikt šodien pie planšeta un varam būt brīvi, lai viņu audzina planšeta, lai viņu audzina tās multfilmas, lai viņš tur sēž stundām ilgi. Un ļoti svarīgi, lai mēs pārbaudām, ko mēs dodam skatīties, jo faktiski šodien pa lielam tās multfilmas, tā ir propaganda uz kaut ko negatīvu. Kā mēs zinām, tur ir karodziņi krāsaini iekšā, tur ir pat šodien, kad divi puikas mīl viens otru vai divas meitenes, un viss tā kā tiek tur kaut kur ielikts tā, lai jau būtu jau skalotas smadzenes, jā, bērniem. Tāpēc ļoti mums jābūt ir atbildīgiem par to, kas tiek sēts mūsu bērnos. Un otrā lieta, piemēram, ja mēs braucam mašīnā, jā, tur tāls ceļš, jā, un bērns tad ir planšetnieka, un tāpēc nav brīnums, ka ir problēmas ar redzi, ka tas nav veselīgi, jā, vai ļoti tas spēcīgais ekrāns mēs vakarā dodam, un pie tā ekrāna bērns nosēž, pēc tam iet gulēt, jā, un pēc tam nav brīnums, ka bērnam rodās kaut kādas problēmas ar miegu. Jā, tāpēc es uzskatu, ka tā kā Bībelē teikts, Salmam pamācībās 22.6, māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis. Jā, tā ļoti svarīgi, lai tomēr dievišķais būtu primāri. Var multfilmas, ko mēs cenšamies izvēlēties, lai viņas būtu kristīgas. Kā piemēram Kingsley ir tāda multfilms, ja kāds nezinu, ļoti laba. Vai atkal, varbūt viņš nav kristīgs, bet viņš tomēr māca kaut ko labu, jā, tur, piemēram, tas saucamais luņķiks, nezinu, kā tur ir, viņš angliski, krieviski ir, jā. Lūk, par Bībeli, vēstures glabātāji, jā. Nu, lūk, tā kā ir labas kristīgas multfilmas, kuras mēs bērniem rādam, bet kontrolējam, tad neatstājam viņus tikai pie tām multfilmām un kā praktiski mēs viņiem nelasam Bībeli un viņi dzīvo tikai visā tajā virtuālajā. Jā, un liekas tā no malas, cik reiz viegli var atvieglot. Bērns raud, vai kaut kas viņam nepatīk, vienkārši iedot multfilmas. Un savā ziņā, ko es arī redzu pēc sava bērna nedaudz, ka ok, tas ir patīkami, bet tu jau viņu pieredini uz kaut ko, un katru reizi pēc tam grūtāk viņam atteikt, jo viņš jau arī sāk arī savā ziņā manipulēt. Maziņš bērns ar to, ka es varu parodāt, es vēl to varu, jā. Ir tas jāpārlauž, lai cik sāpīgi būtu, bet ir jāsarunā. Un citreiz arī skatos, paldies Dievam, mums draudzē ir mazāk, bet es dzirdēju, ka draudzēs, tā kā arī tiem bērniem, varbūt kā domā draudzēs, varbūt tomēr tajās svētdienās vismaz izlaist, viņam arī tā kā sabatu. Jo citreiz viņi mierīgāk sēž, un piekrītu, ka labāk vārdu klausīties vai kā ar tām. Nu jā, pēc tam viņiem pirmkārt tur tie tēli, tās Barbijas, piemēram, jā. Meitenes sāk skatīties uz tām kājām, tieviņām, uz tiem perfekto seju. Viņam liekas, ka es kaut kāda neesmu tāda, kā vajag. Tur ļoti vajag ļoti skatīties, ko mēs dodam, kad mēs dodam. Un pēc tam, kad tās visas krāsas viņi redzējuši, viņi atnāk uz svētdienas skolu. Un tur flanogrāfs. Un tur ēzelīts, viņi skatās uz to visu, viņiem tā kā vajag to krāsu no to 3 sekundes, lai mainās kadrs. Tur visu laiku katra 2 sekundes mainās, un tā uzmanība tiek turēta. Un tāpēc es zinu, ka arī ir tāds multfilms, kuras padara pat bērnus apsēstus, pat pieaugušie bieži vien uzsēžās tā multfilmā, gaida nākošo sēriju, bet īstenībā stāv demoniskas lietas, tāpēc ļoti, ļoti uzmanīgi. Piemēram, tie Simpsoni. Jā. Cik pieaugušie cilvēki daudz skatās viņus, un viņš gadiem iet, viņi nevar izlaist. Viņi atliks kādu seriālu vai ziņas malā, bet tie Simpsoni jāskatās. Jā, un daudz multfilmu pa lielam māca kaut kādu pat bieži vien vardarbību, jā, asins līst tur un vispārējais. Tas nav kā mēs, kad augām, jā, tur 4 dēliņu meitiņa peciņa, kur mēs pat varam saskatīt labestību, dāsnumu, kaut kāds biblisks princips, ja tu sēsi, tad tev arī atnāks atpakaļ, jā, nu, ļoti daudz bija tāda laba, šodien gan ļoti jāfiltrē. Un vēl ko es esmu piepiksījis, varbūt to arī, vai tas padara arī cilvēku, to bērnu savā ziņā, viņš saskatās kādu multeni agresīvu, viņš pats paliek agresīvāks. Tieši tā.
citus bērnus sāk apbižot. Tieši tā. Jā, viss tās viņai izsaucieni, viņa tāda uzvedība, viņš vienkārši grib kā būt tā kā tas viņa varonis. Viņš sāk viņu tā kā ļoti parodēt. Ļoti esam uzmanīgi. Jā, tā kā vecāki droši jūs varat ierakstīt, kā jūs domājat. Varbūt tomēr Andris teica drīkst sākumā, varbūt nedrīkst tomēr kristiešiem skatīties multinis. Kā jūs varbūt ar to tiekat galā, varbūt jums jau pašiem ir grūti. Un droši padalieties komentāros, būs interesanti palasīt. Esiet svētīti. Jā, vislabāk. Thank you.